Aizvadītajā sestdienā Madonas novada ģimenes dienas ietvaros sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils norisinājās pirmais no 7 pārgājienu seriāla posmiem Ejam visi. Tajā piedalījās ap 500 dalībnieku no visas Latvijas. Galvenais ir citāda daba, Latvijas daba, skaistā Latvijas daba. Nav visas Latvijas malas izbraukātas, un kad šāds pasākums rīko, tad arī to var iepazīt. Satikties ar ģimeni, mēs dzīvojam katrs savā pilsētā Latvijā. Ir patīk kaut kur izkustēties, izstaigāties un sāc citādi. Pēc darba. Es, piemēram, priecājos, ka beidzot kaut kas Madonā notiek un katrā ziņā to vajag izmantot. Laiks ideāls, kompānija ideāla. Normāli pārgājieni Madonā ir tikpat kā viņu nav. Tas ir tik interesanti, tik vienkārši norganizējams. Man ir prieks, emocijas, kas ir pats galvenais. Daba veldzē, daba dziedē un man daba dod spēku. Ejam visi mērķis ir, ka tajā var piedalīties visi, neatkarīgi no vecuma, no fiziskām spējām vai no kondīcijas. Tu atnāc ierodies, tev iedod karti, mēs esam sagatavojuši karti ar skaistākajām Madonas vietām, un tu dodies trasē un vienkārši izbaudi foršu laiku un ģimenes dienu. Kā uzsver organizators Reinis, veidojot 3 dažādas trases, padomāts tiek par katru dalībnieku, gan trases garuma, gan apskates objektu ziņā. 6 km tikai par mežu, tad 13 km ir tas pats mežs nāk klāt pilsētā un 20 km attiecīgi ir mežs, pilsēta un apkārt ezera maršrutiņš. Pārgājiena koncepts paredz, ka tas notiek bez laika kontroles ar uzdevumiem trasē un loteriju noslēgumā. Pasākumu organizēja biedrība Sporto Latvija sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību. Šī ir iespēja patnākt kopā ar ģimeni, pavadīt superīgu dienu, laiks mūs lutina, apskatīt Latvijas skaistākās vietas un vēl beigās noskatīties koncertu, kas varbūt labāks, lai pavadītu laiku ar ģimeni. Šis ir pirmais posms un ar Madonas pašvaldību ir nenormāli superīgi strādāt. Viņi ir tik atsaucīgi, visur iesaistās, palīdz. Faktiski jau pārgājiens ir tas, kas ģimenei ļoti piemērots. Protams, kad ir dažādi pasākumi, ko mēs esam veikuši, lai ģimenei Madonas novadā būtu ērti un patīkami dzīvot un atrasties. Varbūt arī tāpēc, un liels prieks par to, saņēmām balvu kā draudzīgākā pašvaldība ģimenei Vidzemē. Kā skaidro domas priekšsēdētājs, balva šoreiz tika piešķirta saistībā ar dažādām atbalsta formām Madonas novada ģimenēm. Tā balva šajā gadījumā ir par atbalstu ģimenei caur izglītību un to, ko nodrošinām izglītībā visiem bērniem. 1. 12. klase bezmaksas ēdināšana, bezmaksas bērndārzi visiem un visiem pieejama bērndārzi bez rindām, tāpat transporta kompensācijas uz mācību iestādēm, praktiski bezmaksas interešu izglītības, sporta, mūzikas, mākslas skolas novada teritorijā. Es domāju, arī diezgan liela soļi ir spērti sociālajā jomā. Dažāda veida jauni pakalpojumi ir radīti, tajā skaitā bērniem invalīdiem, terapijas, kuras apmaksā pašvaldību un dienas aprūpes centri, kas ir izveidots. Tāds pasākumu komplekss, gan sociālais, gan izglītība, gan dažādas iespējas ir tas, kas ir, es domāju, devis šo balvu. Un arī dažāda veida pasākumi, gan aktīva atpūta, gan pašiem, kur piedalīties, gan atnāk paskatīties. Kas, manuprāt, vēl svarīgāk, tas notiek visā novadā, ne tikai Madonā, ļoti aktīvi darbojās Ērgļi, Lubāne, Cesveine, dažādi pagasti ar dažādām aktivitātēm. Tas viss kopā veido vidi ģimenei. Jāpiebilst, ka līdztekus pārgājienam Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils visas dienas garumā bija iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās un aizraujošās aktivitātēs zemesardzes vadībā, izbaudīt izrādi Sunītis un Kaķīte, kā arī grupas Mazais princis koncertu. Nākamais pārgājiena posms paredzēts 1. jūlijā Jelgavā. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.